Sveiki visiem! Varbūt tu man pazīsti kā reperi MC Bārdu, varbūt tu zini man no kādiem citiem raidījumiem. Ja tu man nezini, tad es esmu Raimonds Blisiņš un šis ir raidījums Klātbūtne. Un šodien mēs atrodamies Rīgas sirdī, Doma baznīcā pie mācītāja, luterāņu mācītāja Elija Godiņa. Mācītāja, prāvesta un dekāna Elija Godiņa. Sveiks! Sveiki! Pirmais jautājums tieši par to mācītāju, prāvestu un dekānu. Varbūt tu vari pastāstīt, ko nozīmē šie trīs amati? Jā, mācītājs ir garīgs amats, un tie pārējie tie ir tādi amati, kuri mācītājiem var tikt uzticēti. Lai būtu par prāvestu vai dekānu, ir jābūt mācītājiem. Dekāns ir doma galvenais mācītājs, jo bieži vien domā katedrālēs ir vairāk mācītāji, tad galvenais mācītājs to pieņemt saukt par dekānu. Savukārt prāvests mūsu baznīca ir arī, varētu teikt, administratīvi iedalīta, vai viņi sadalīta trijās lielās daļās, kas ir diecēzes, kur katrā daļā ir savs bīskaps. Un tad šīs daļas savukārt ir sadalītas mazākās daļās, kuras sauc par prāvestu iecirkņiem, un katrā no šiem iecirkņiem ir prāvests. Un es esmu Rīgas prāvests. Tas ir ļoti patīkami atrasties pie tevis, bet pašā sākumā mēs vēlētos iepazīties un varbūt tu varētu pastāstīt, no kuras vietas Latvijā tu nāc un no kādas ģimenes tu nāc? Es esmu rīdzinieks. Es esmu rīdzinieks, varētu teikt, rīdzinieks 3. paaudzē. Mans vecais tēvs pārcēlās no Cēsu puses, no Drustiem uz Rīgu, un mans tēvs uzauga, precīzāk pie Rīgu. Mans tēvs uzauga tur Mārupē, un es esmu uzaudzis Rīgā. Es esmu uzaudzis kristīgu vecāku ģimenē, kas tam laikam bija, padomu laikam bija varbūt netik parasti. Es esmu no 2 mēnešu vecuma, laikam no 2 nedēļu vecuma, es esmu dzīvojis jau baznīcā un gājis svētdienas skolā un arī izbaudījis to, ko tas nozīmē padomu laikā nepiederēt pie oktobrēniem, pionieriem, komjauniešiem. Bet es esmu pateicīgs saviem vecākiem, ka viņi man ir kristīgi audzinājuši, iedevuši Bībeles zināšanas, jo daudz no tām zināšanām, Bībeles zināšanām, kuras man ir tagad, nāk no bērnības. Cik liela jums bija ģimene? Tev bija brāļi, māsas? Jā, mēs gan bija, gan ir. Mēs kopā bijām 11. Un viens mans brālis nomira kā zīdainis. 2 vecākās māsas šobrīd ir arī jau mūžībā. Un man ir 2 brāļi un 5 māsas. Ļoti interesanti. Un kādas bija tavas skolas gaitas, kurā skolā tu mācījies? Kā tas notika? Es mācījos, sākumā tā bija Draudzeņas vidusskola, pēc tam viņi nosauca par 7. vidusskolu, kas ir Bruņinieku ielā pie Bērnu pasaules. Tur visu manu skolu, līdz 8. klasē es mācījos tur. Un gāja visādi. Kopumā tā izjūta bija tāda, ka skola nav mana vide. Man skolā ir jāiet, tur neko nevar darīt, bet mana vieta ir baznīca. Tur man ir draugi, tur ir
Tur mēs varam runāt par tādām lietām, kuras ir svarīgas, un tur arī mēs citu saprotam. Tā apmēram es uzaugu skolā. Un kura bija tā baznīca, kur tu apmeklēji? Es bērnībā uzaugu baptistu ģimenē. Man abi divi vecie tēvi bija baptistu mācītāji. Es gan neesmu viņus nevienu saticis, jo mums viņi jau bija mūžībā tad, kad es piedzimu. Un tā mana draudze bija Rīgas Āgenskalna draudze, bet viņi pulcējās tajā laikā Mateja dievnamā, kas ir Matīs ielā. Jā, tajā laikā bija tur. Ļoti interesanti. Tad tu, principā, savu bērnību esi pavadījis pilnīgi kristīgā vidē, pārsvarā. Jā, skolā bija jāiet. Skolā jau arī gāju, bija arī kādi draugi skolā. Bet lielākoties, es pavadīju savu bērnību, tos agros jaunības gadus es pavadīju izteikti kristīgā vidē. Jā, tad es vēlos jautāt par to pirmo saskarsmi ar kaut kādu garīgumu, bet tieši tādu praktisku, jo tu augi tajā vidē, priekš tevis tā bija norma. Un varbūt tu atceries kaut kādus jau bērnībā mirkļus, kad tu apzināti izprati kaut kā dievu kaut kādā vai apzināti meklēji? No tādas savas garīgās dzīves, tas, ko es atceros no pavisam bērnības, bija tādi ļoti bērnišķīgas lūkšanas, kur ticot tam, ka Dievs ir, es atceros vienā reizē, es lūdzu, lai Dievs man iedod pērtiķīti. Varbūt man bija kādi 10 gadi. Viņš man neiedeva pērtiķīti. Tā man nebija arī nekāda tāda traģēdija, ka Dievs man neiedeva pērtiķīti, bet tā gribējās, un es viņam tā lūdzu. Tad, augot kristīgā vidē, es diezgan daudz ko par Dievu uzzināju. Es redzēju arī, kādi cilvēki ir. Redzēju to, ka tad, kad cilvēkiem ir kaut kāda, ka cilvēki mainās. Es ar šodienas acīm saprotu, ka tas bija saistīts ar kādu viņu garīgu piedzīvojumu. Bet es novēroju to, ka kaut kādos brīžos cilvēki izmainās. Pēkšņi viņi kļūst ļoti labestīgi un tādi atvērti un mazāk pārmetoši un tādi. Tad augot, Baptistu baznīcā ir tāda svarīga lieta, ir tāds personīgais piedzīvojums, ka tu piedzīvo Dievu. Un ar to man bija tā drusku jācīnās, jo es tad kādreiz domāju, ka vienkāršāk ir tiem cilvēkiem, kas uzauguši neticīgā ģimenē. Jo kurā brīdī es pieņemu to lēmumu, ka es tagad sakošu Dievam. Par Dievu visu zinu, nevar teikt visu zinu, bet par Dievu daudz zinu. Es visu mūžu esmu ticējis, ka Dievs ir. Tad kurš man tas brīdis, kāpēc tieši tagad, ka es tagad pieņemšu lēmumu, es savu dzīvi veltīšu Dievam. Tad es domāju, neticīgam vienkārši viņam izstāst par Dievu, tad tagad izlēmu. Kādu laiku es ar to tā dzīvojos, un tad man tāds lielākais pagrieziena punkts tieši bija, es atceros Ventspils Baptistu baznīcā, tur tajā laikā bija tādi salidojumi, jauniešu salidojumi, kurus taisīja pa valsts svētkiem, tas bija kaut kādi novembra svētki, man liekas, oktobra revolūcijas svētki. Tur vienas prediķa laikā es sapratu, ka Dievs manā dzīvē ir, bet Dievs nav Dievs.
viņam ir ierādīta cita loma. Man ir citas svarīgākas lietas par Dievu. Dievs citu lietu starpā tur kaut kur ir, bet viņš nav priekš manis Dievs. Un tas bija tas mirklis, kad es arī pieņēmu tādu apzinātu lēmumu, ka es gribu viņam sakot, es gribu, lai Dievs man ir Dievs. Un no tā mirkļa tad arī sākās man apzinātā garīgā dzīve. Tad nākamajā vasarā, jūlijā man bija kristības, 83. gadā bija tās notikums Ventspilī, 84. gadā man bija kristības. Un tad kopš tā laika es dzīvoju savu dzīvi apzināti ar Dievu. Style. Quality. Everlatus, where quality meets style. Vēl pie bērnības mazliet pakavējoties un ņemot vērā to, ka tu šobrīd esi mācītājs, vai tu atceries kāda bija tava attieksme pret mācītāju kā figūru, vai tev bija vēlme arī tajā virzienā skatīties bērnībā jau? Bērnībā nebija, es domāju, vēlme man kļūt par mācītāju. Nebija tā, es zinu, ka kādiem ir tā, ka viņi jau tur lelles saliek un sprediķo lellēm, bet tā man nebija gluži. Bet bija cieņa pret mācītājiem, es viņus uzskatīju par ļoti gudriem un izglītotiem cilvēkiem. Es atceros, ka mums bija viens mācītājs, kurš Latvijas laikā bija mācījies seminārā un bija mācījies grieķu valodu, un tad viņam bija grieķu valodas pašmācības grāmata, un tad es gribēju, lai viņš man iedod to grāmatu, lai es varu to grieķu valodu mācīties. Nekas jau man tur prātīgs nesanāca tajā reizē no grieķu valodas, bet tā attieksme bija tāda. Man kā bērnam gan es atceros vairāk, ņemot vērā to, ka es visu laiku, katru svētdienu, katru otrdienu praktiski, vai lielāko daļu no otrdienām, kas bija nedēļas dievkalpojumi, es vienmēr biju baznīcā. Tad cauri dažādiem vecumiem tas, ko es atceros, bija izaicinājums bija ar uzvedību. Jo, mēs tur bijām puikas, nevar jau mierā nosēdēt, mācītājs tur saka sprediķi, un tas jau nav vienmēr tā kā bērniem orientēts, un tad palīgi garlaicīgi, un tad mēs visu kaut ko tur darām. Tad tas bija tāda izaicinoša lieta, to es atceros. Un, ja tagad mēs pavirzamies uz priekšu par to, kā tad tu iegāji, kas bija tava pirmā kalpošana baznīcā? Es jau pirms kristībām dziedāju korī. Tā bija Baptistu baznīcā kori. Tajā laikā bija tāda ļoti liela un tāda pašsaprotama lieta, ka gandrīz katrā draudzē bija koris. Man patika dziedāt, mēs kopā ar manu papu dziedājām sākumā. Vēl pirms balss lūzuma es atceros, ka es mēģināju tur kaut kā, un tad pēc tam jau tā, ka balss bija nolūzus, tad tā pilntiesīgi dziedājis daudz dažādos ansambļos, dažādos sastāvos. Mūzika, es domāju, mūzika bija tā mana pirmā kalpošana. Un tad 88. gadā es sāku mācīties teoloģiju. Tur bija tādi teoloģijas kursi, kur nebija semināri, nebija teoloģijas fakultātes, nekā tāda nebija, bet bija iespēja kaut ko uzzināt. Un tad es sāku mācīties. Sākumā bez nodoma kļūt par mācītāju.
Man nebija uzreiz tāda skaidra apziņa, ka es tagad mācos par mācītāju. Drīzāk, es domāju, baptistiem diakona amats tāds tajā laikā nebija tā īpaši attīstīts, es nezinu, kā tagad ir. Un es domāju, varbūt to varētu tā kā attīstīt, kaut ko es varētu darīt un tā. Bet tad mācoties pakāpeniski, tas veidojās uz to, tad es sāku sludināt jau. Brālis mācītājs ir. Viņš par mani 11 gadus vecāks ir. Viņš man ņem līdzi uz savu draudzi, kur viņš bija mācītājs uz Smilteni. Tad manuprāt, ka pirmais prediķis man bija tur. Un tā, savā draudzē, darbdienu dievkalpojumos. Jā. Bet tas bija Baptistu baznīca? Jā. Tas bija Baptistu baznīcā. Bet kā tad notika tas process, kad tu kļuvi par luterāņu mācītāju? Jā. Tas process, kad es kļuvu par luterānu, tas bija tāds, esot Baptistu baznīcā, kaut kāda interese jau bija arī par luterāņiem. Tur es atceros ar savu draugu Edgaru Mažu, mēs braucām uz Kuldīgu pie Modra plātes tajā laikā. Un kaut kur vēl bet tajā laikā arī mēs gājām uz katoļu baznīcu skatīties, kā tur viss izskatās un tā, bet tur nebija tik daudz tādas saiknes ar priesteriem. Tur vienkārši mēs, tā kā teikt, iebāzām degunu pastīties, kur tur tā un tā. Un tad mana māsa Ruta dzīvoja Saldū, un tad es pie viņas tur kaut kā braukāju, palīdzēju arī, viņa vadīja korīti tur palīdzēju ar dziedāšanu. Tur es satiku tajā laikā mācītāju Jāni Vanagu tur, bet es joprojām biju Baptistu baznīcā, es vienkārši tikai tur kādas kalpošanas tur bija. Tad es tur satiku vienu meiteni, un tad mēs apprecējāmies. Arī tad joprojām es biju Baptistu baznīcā, viņa bija Luterāņu baznīcā. Es mācījos jau tajā laikā jau teoloģijas seminārā, tur jau laiki bija tādi, kur varēja vairāk kaut ko izdarīt, mācīties. Bet tā laulība izjuka. Un tas laiks bija ļoti grūts, kad tā laulība izir. Gribējās viņu saglābt, bet tur acīm redzot nebija tādas iespējas. Un tad tas bija ap to pašu laiku, kad kad Jānis Vanags kandidēja par arhibīskapu. Un tad Saldū bija tā, ka tur draudzei bija liturģiskas lūkšanas 3 reizes dienā, rītlūkšana, pusdienas lūkšana, vakarlūkšana, kad draudze lūdzās par to un lai Dieva griba piepildās tur. Un arī pēc tam tās lūkšanas arī turpinājās. Un es atklāju priekš sevis tā ļoti dziļi to baznīcas liturģisko dabu. Un tā, ka es sapratu, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, ka es bez tā nevaru. Kaut kā tad vēl pagāja kāds laiks, jo tas jau tā konfesijas mainīšana jau nav tā kā cimdus nomainīt. Tas dievbības veids vai garīguma veids ir Baptistu baznīcā atšķirīgs no liturģiskas baznīcas. Jo Baptistu baznīcā lūkšanas lielākoties tiek praktiski vienmēr lūkšanas tiek sacītas brīvā veidā. Cilvēki saka to, kas viņam ir uz sirds. Liturģiskās lūkšanas savukārt ir priekšā rakstītas, un tā ir liturģija, kur ir izveidojusies gadsimtu laikā. Un es viņai vienkārši pievienojos.
Un tas man bija īpaši nozīmīgi tajā laikā, kad no pašam savu vārdu vairs nebija, ko lūgt. Un tad es varēju pievienoties pie lūkšanas, tā bija īsta lūkšana, bet man nebija jādomā, ko es sacīšu. Tā bija tāda kavēšanās Dieva klātbūtnē. Vēlāk to kavēšanos Dieva klātbūtnē es esmu piedzīvojis arī savādāk, bet tajā brīdī tas bija tieši šajā liturģiskajā veidā kavēšanās Dieva klātbūtnē. Un tas, kas man lika spērt to galējo izšķirošo soli, konfesijas mainot, bija tas, ka es sapratu, ka katram garīgumam pamatā ir kāda doma. Tas izriet no, tas nav vienkārši tā izdomāts, kad es tagad darīšu šitā. Bet tas ir tas, ko mēs baznīcā mēdzam saukt par sakramentālo dievbijību. Un līdz ar to tur teoloģiski, mēs to sacītu, apakšā ir teoloģija. Tur ir konkrēts veids, kā mēs saprotam Kristus klātbūtni, kā viņi notiek. Un es jau varētu mēģināt palikt Baptistu baznīcā un ienest kādas formas tikai, bet ja viņām nav tas pamats, tad viņas tur arī īsti nedzīvos, un kāpēc, lai es radītu arī tajā baznīcā nevajadzīgu spriedzi. Un tā, manuprāt, ka tas bija 93. gadā, kad es iesvētījos Saules Lutraņu baznīcā. Un tad man bija kādu laiku pauze attiecībā uz teoloģijas studijām. Es dzīvoju Saldū joprojām, tur palīdzēju pie Gregora skolas celtniecības. Un tad es atsāku 95. gadā atsāku teoloģijas studijas un pabeidzu teoloģijas fakultāti. Latvijas universitātē? Jā. Un man ir interesanti, kāds ir tas process, ko cilvēkam ir jānoiet, lai viņš kļūtu par mācītāju šodien. Kas ir tas, ja es tagad gribu būt par mācītāju vienkārši, es varu pateikt, viss, es esmu mācītājs, vai paprasīt mācītājiem, lai viņš, kā tas notiek? Droši vien, ka dažādās baznīcās dažādi. Jo es domāju, mums netrūks tādu cilvēku, kur izdomā, ka viņi grib būt mācītāji, un visiem pasaka, es tagad esmu mācītājs. Mūsu baznīcā tā kārtība tāda nav. Mūsu baznīcā ir nepieciešama izglītība, kur ir baznīcas noteikts standarts, kādai ir jābūt minimālai izglītībai, teoloģiskai izglītībai, lai varētu pretendēt uz mācītāju amatu. Un tad ir tas, ko mēs baznīcā saucam par iekšējo un ārējo aicinājumu. Proti, ja es esmu izdomājis, ka es tagad gribu būt mācītājs, tad man kaut kāda ideja tur ir, kāpēc es esmu tā izdomājis. Tur, protams, ir vērts tā kā pasvērt un paraudzīties, kāpēc tieši es gribu būt par mācītāju. Vai tāpēc, ka es gribu, lai cilvēki uz mani skatās, vai es gribu, lai es būšu tāds ļoti svarīgs, vai varbūt arī kaut kāda, kāda tur tā motivācija ir, varbūt kaut kāda vēlme kalpot Dievam. Tā būtu tāda veselīgāka motivācija. Proti, ka es gribu savu dzīvi dzīvot ar Dievu, jo par mācītāju pēc būtības kļūst tādā veidā, ka es atsaucos Dievam. Nevis, ka es izgudroju un daru, bet, ka Dievs man aicina, un es atsaucos, un es eju un daru. Jo tas mācītāju amatā pēc tam vēlāk ir ļoti palīdzoši. Jo, ja es pats esmu to sagudrojis, tad, ko es daru, tad, kad nāk pirmās grūtības, tad jāmet plinti krūmās, man nekas nesanāca. Savukārt, ja es saprotu, ka Dievs ir tas, kas man ir aicinājis, tad es saprotu, ka viņš arī ir līdzdalīgs tajā tālākajā procesā, un gan jau viņš kaut kā izvedīs to. Un šī lieta attiecās, manuprāt, ne tikai uz mācītāju. Tas attiecas pilnīgi uz katru cilvēku, kurš meklē dzīvot garīgo dzīvi. Jo
Dievs mūs kaut kur aicina, vienu par mācītāju, citu kaut ko citu darīt. Un tās lietas pat var nebūt vienmēr tieši baznīcā. Piemēram, viens no domu draudzes ļaudīm ir ļoti nodevies sosciematu, bērnu sosciematu aprūpēšanai un attīstīšanai, kas arī skaidri Dieva aicinājums viņam. Tas ir tas, kas viņš rūpējās par bērniem, kas ir palikuši bez aprūpes. Rūpējās, lai tā sistēma varētu darboties. Un tā var būt arī tādas visam vienkāršas lietas. Es eju un daru savu darbu, un Dievs man tajā darbā svētīja, un viņš man tur vada un rāda iespējas, kā es to Dieva gaismu arī citiem cilvēkiem var aiznest tur, kur es esmu. Un mazliet tomēr atgriežoties pie tā, tu minēji, ka ir iekšējais un ārējais aicinājums. Kā to saprast? Jā, iekšējais un ārējais aicinājums. Iekšējais aicinājums ir tas, ka cilvēks sajūt sevī vēlmi. Un tad, ja viņš izvērtē un paskatās, kā es teicu, to motivāciju, un ja es saprotu, ka tas nav tikai kaut kāds mans egoisms, bet tur izskatās, ka varētu būt, ka Dievs man aicina, tad tas ir iekšējais aicinājums. Ārējais aicinājums ir tad, kad cilvēki no ārpuses skatās un saka, tu varētu būt par mācītāju. Vai, piemēram, tīri tā formāli jau raugoties mūsu baznīcas kārtībā, tas nozīmē to, ka baznīca tevi aicina. Tas nozīmē, ka tur ir izvērtēšana un tur ir kādi jautājumi, noskaidro un ārēji mēģina to pārbaudīt un redzēt arī pēc augļiem, kādā kalpošana nes augļus. Un tad cilvēks var kļūt par aicinājumu. Ārējais aicinājums tad ir, kad baznīca, kad kādi nobrieduši kristieši, vai tomēr tādā vienkāršākā lietā tie ir vienkārši nobrieduši kristieši, kur tev var sacīt, jā, šis darbs, ko tu dari, tas Dieva godam. Tad, kad ir runa par mācītāju amatu, tad ir šis ārējais aicinājums, viņam jānāk ir no draudzes un no baznīcas vadītājiem, kuri redz, ka es varu to amatu pildīt. Bet tas ir pie visām kristīgajām tradīcijām vienādi, vai tas atšķirās? Tas nav pilnīgi vienādi visām kristīgām tradīcijām, bet īpaši tā kā es teicu, ka, piemēram, ja es sajūtu Dieva aicinājumu, un man nepatīk ne pie baptistiem, ne pie katoļiem, ne pie luterāņiem, kurš man var kavēt pateikt, ka es esmu mācītājs un dibināt savu draudzi? Tik ilgi, kamēr es neesmu konfliktā ar likumu, labi, uz mani šķīvi skatīsies, bet es pats domāšu, ka esmu mācītājs. Tas ir tāds viens ekstrēms. Bet tādās, ko mēs varam sacīt, tādās tradicionālās kristīgās konfesijās ir vienmēr kāda kārtība, kā tas notiek. Un tā saistās ar draudzi vai ar baznīcu plašāk kopumā. Baptistu baznīcā arī aicinājums ir, kur vietējā draudze aicina, vai arī baznīcas vadītāji var aicināt. Un baznīca kaut kādā izpausmē, kas to dara. Un kas ir tev personīgi, kāda bija? Kāds tas ceļš notika? Tevi paaicināja kāds, jo tu jau kļuvi par luterāni, un tad jau tu pabeidzi teoloģijas fakultāti, un tad tev vienkārši tas ceļš man bija tāds, es domāju, es jau biju teoloģiju pastudējis, tad, kad es kļuvu par luterāni. Un līdz ar to tāda mana kalpošana jau tādās ierobežotā veidā, viņa jau sākās tad, kad es tā kā vēl teoloģiju nestudēju. Respektīvi, ka es nebiju iestājies teoloģijas fakultātē. Un tad cilvēki redzēja manu kalpošanu, viņi man pamudināja arī atsākt teoloģijas studijas. Un tad jau es vēl nebiju pabeidzis pilnību teoloģijas fakultātes programmu, kad man jau ordinēja. Man ordinēja pirms pabeigšanas. Ko tas nozīmē ordinēt? Ordinēt tas nozīmē, ka iesveikt mācītāju amatā.
kad baznīca izlūdzās svētīja tam, lai varētu labi darīt mācītāju amatu. Tam ir divas tādas tā kā funkcijas. Viens ir tas, ka izlūdzās svētību, kā es teicu, un otrs ir arī tāda skaidra zīme. Šis ir mācītājs, kad visi draudz arī skaidri zina, ja viņš ir ordinēts, viņam šī aizlūgšana par viņu iesvētīšana amatā ir notikusi, tas ir mācītājs. Un tad no tā izriet arī zināmas pilnvaras un atbildības. Un tā tu kļuvi par mācītāju un tev kaut kā, kas notiek tālāk? Jā, nu es pa priekšu biju, tajā laikā bija tas evaņģēlists amats, proti es sāku kalpot, sludināt vārdu, bet ne pilnus mācītāju pienākumus. Un tad pēc tam 1999. gadā mani iesvētīja mācītāju amatā, ordinēja, un tad es jau tajā laikā es jau kalpoju Mārtiņa baznīcā Rīgā Pārdaugavā. Tur es kalpoju neilgu laiku, un pēc tam man nozīmēja šeit domā, un nu jau ir 25 gadi, kā es esmu mācītājs šeit. Tas praktiski nozīmē to sludināt Dieva vārdu, bauslību, kas atklāja Dieva gribu, evaņģēliju, kas atklāja visu to lielisko, ko Dievs mūsu dēļ ir darījis, un ko mēs varam saņemt un lietot. Un tātad sludināt Dieva vārdu, izdalīt sakramentus, proti svēto vakarēdienu, ko Jēzus pats mums ir atstājis pēdējā vakarēdienā. Un rūpēties, palīdzēt cilvēkiem viņu garīgā izaugsmē. Jo cilvēki, kur ienāk baznīcā, viņi ir kaut kur savā ceļā. Un dažreiz ir tā sajūta, ja cilvēks ir nokristīts un iesvētīts, tad ar to viss ir beidzies. Slikti iet tā. Katrs cilvēks meklē kaut kādu attīstību, un tāpēc, ka tas viņā no Dieva ielikts, un Dievs arī aicina katru cilvēku tālāk uz priekšu, garīgā izaugsmē, kur Dievs piedāvā mums dažādas iespējas, kā tas var notikt. Un mācītājs ir līdzās un palīdz tajā, palīdz atpazīt, palīdz ieraudzīt, ko darīt, palīdz pārvarēt grūtības. Tas lielākoties notiek caur sarunām un arī caur dažādu draudzes aktivitāšu organizēšanu. Pakavējoties vēl pēdējo jautājumu par mācītāju amatu, varbūt tu no personīgās pieredzes vari pastāstīt kādi interesantākie atgadījumi, jo es domāju, cilvēki bieži nesatiek mācītājus. Varbūt ir kaut kādi, kas tev ir spilgts atmiņā no pirmajām pieredzēm, kādām sprediķojot, aizmirst sprediķi vai tur, nezinu, bēres, kāzas, kaut kādas tādas lietas. Tur jau vairāk tie stāsti, viņi vienā cilvēkā tik ļoti nesakoncentrējās. Parasti ir tā, vienam ir noticis kaut kas viens un citam ir noticis kaut kas cits. Bet es domāju, vispirms jau, ko vispār mācītājs dara? Tā kā mēs atnākam uz baznīcu, mācītājs stāv altārī. Viņš lūdz Dievu, viņš saka sprediķi, viņš kāp kancelē, saka sprediķi, proti skaidro Dievu vārdu, un viņš izdala dievgaldu. Tas ir tas, ko mēs redzam, tāda parasta mācītāja ikdiena. Pie mācītāja ikdienas pieder gatavošanās, kad ir jāsagatavo sprediķis. Pie mācītāja ikdienas pieder dažādas draudžu pasākumu, notikumu organizēšana. Pie mācītāja ikdienas pieder draudzes darba organizēšana, kā draudzes padome, draudzes valde, praktiskās lietas, kuras mācītājs pats gan nedara parasti,
bet viņam ir jāparūpējās par to, lai kāds ir, kurš to dara. Un tad tie īpaši ir tādi tie smieklīgie notikumi, viņi ir smieklīgi tikai tad, ja cilvēks zina, kā ir jābūt. Jo citādāk, tu ienāc, ir tā, labi, šoreiz šitā. Man pašam tāds varbūt smieklīgākais vai, var teikt smieklīgi, kuriozais notikums bija, es kādu laiku paralēli domam kalpoju arī Ikšķelē, un tur vienreiz bija tā, ka bija jākristī vairāk bērni, un tur pulkāk pie altāra viņi bija sanākuši, un tad es eju un kārtēji viņus kristīju, un tad es prasu, kā tur sauc, un es jautāju vienam, un viņš saka kaut kādu vārdu, es neatceros kādu, Māris, piemēram. Es ņemu to bērnu kristīju, Māris, tev kristīju, labi, es skatos, ka blakām tā krustmātnes, kāpēc tur tā spurdz. Es domāju, ko es daru nepareizi, nesaprotu. Viss beidzās labi, dievkalpojums beidzās, izrādās, ka krustēvs ir pateicis nevis bērna vārdu, bet savu vārdu. Un tad es esmu nokristījis to bērnu krustēvu vārdā. Atkristīt apakaļ nav iespējams, tad tā bērns tika pie vēl viena vārda. Okay. Pārējot pie tāda garīguma mūsdienās plašākā nozīmē, mēs dzīvojam tādā laikā, kad tas garīgums tiek piedāvāts no visām pusēm, no internetā īpaši. Tāds garīgums, tur ezotērika un tāda, kā mums atrast to tādu pamatīgu garīgu orientieri, kā nepazaudēties šajā, kas ir tie veidi, kā es varu kaut kā meklēt, kādi ir tavā pieredzē vai tavā izpratnē? Jēzus saka mums tā, ka ir jāpazīst pēc augļiem. Tas varētu būt viens labs kritērijs. Kas ir tas, kas ar mani notiek tad, kad es šo garīgumu mēģinu lietot? Un ja mēs gribētu to mazliet izvērst, tad es teiktu, pēc būtības tas ir jautājums, no kurienes nāk tas, ko es gribu lietot, un uz kurien tas ved. Garīgums tajā nozīmē, kā piedzīvot kaut ko tādu, kas citur nav piedzīvojams. Viņš nepasaka nekādu orientieri, jo tas pasaka tikai to, ka tas ir kaut kas savādāks nekā pārējais. Savukārt, garīgā pasaulē tomēr mēs varam saprast, ka ir lietas, kuras mums ir par svētību, ir par labu, un ir lietas, kuras mums par labu nenāk. Un tāpēc ir vērts raudzīties, no kurienes tās lietas, kuras es gribētu tagad praktizēt, no kurienes viņas nāk, jo es gribu zināt, uz kurien viņas ved. Es ieteiktu izvairīties no garīguma meklēšanas, tāda garīguma kā tāda meklēšanas, jo tas ļoti ātri var novest pie sajūtu medīšanas. Proti, ka man vajag vienkārši tikai sajūtu, kaut kādu šitādu vai tādu sajūtu. Un kaut arī tur kādreiz ir tā, ka tur tev saka, kad sākumā tad nebūs sajūtas, varbūt tev vispār nebūs sajūtas. Tomēr cilvēks neapzināti, kāpēc viņš vispār to dara, kaut ko viņš tādu tur meklē. Īsts garīgums ar stabilu pamatu ir Dieva klātbūtnes meklējumi. Mēs meklējam piedzīvot personīgu Dievu. Mēs meklējam piedzīvot, kā tas ir, ka Dievs personīgi pie manis pievēršās. Vai tas ir tādā veidā, kur kādas atziņas vai domas tās ir, vai tas ir kaut kāda savādāk, vai arī tur var būt kāda sajūta pie tā, bet ka tas tiek, ka mēs meklējam tuvoties Dievam.
Tas ir skaidrs virziens. Un tad pēc tā es arī varu vērtēt, vai lietas, kuras man tiek piedāvāts, vai viņas man tuvina Dievam. Un tā, tur drusceņi jāuzmanās ir no tā, ka man ir mans Dieva tēls, ko es iztēlojos, kādam Dievam vajadzētu būt. Un tad es ar to ļoti labprāt parasti dzīvoju, un tad es domāju, vai mans garīgums man tuvina tādam Dievam. Bet šo Dieva tēlu ir ar to jāpietas uzmanīgi, jo mēs varam par Dievu sadomāties sazin ko. Tāpēc ir tik svarīgi lasīt rakstus. Mēs zinām, ka Bībele ir Dieva paša atklāsme, kur Dievs sevi parāda. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs to lasām. Un bieži vien, ja mēs sāksim lasīt Bībeli, mēs noteikti sastapsimies ar to, ka es izlasu par Dievu kaut ko tādu, ko es saku, nē, šitāds Dievs nevar būt. Citiem vārdiem sakot, mans priekšstats par Dievu neatbilst tam, ko Dievs pats par sevi saka. Un tad, protams, man ir izvēle, vai palikt pie savu priekšstatu un teikt, ne, tas man ir svarīgāk, vai ļaut, lai Dievs manu priekšstatu veido, un tad es varu iegūt pēc iespējas patiesāku to priekšstatu par Dievu. Un tad tiešām es varu raudzīties, ka visas manas garīgās prakses, viss mans garīgums man tiešām tuvina tam Dievam, kādu viņš sevi ir atklājis, ko viņš pats par sevi ir sacījis. Ja es uzskatu, ka es esmu atradis, es meklēju tādu Dievu, es sāku viņu kaut kādu praktizēt, lūdzu, tur rakstus lasu, bet priekš kāda tad ir jēga no tās baznīcas? Ko es, jo tagad ir tāda tendence, ka teikt, es pats esmu, es pats, man nav vajadzīga baznīca. Kā tas, ko dod kristietībā, ko dod tā baznīca? Kāda jēga no tā? Jā. Tajā es pats, tajā arī kaut kāda vērtība līdz zināmai robežai. Jo tas ļauj man izpaust manu pašu vēlmi, ka es gribu. Savukārt, tad, ja es domāju, ka es pats zinu un pats saprotu, tas laikam nav īsti līdz galam nopietni. Tā kā es paņemu rokā Bībeli, es paņemu rokā tekstu, kur jaunākie teksti ir 2000 gadus veci. Nerunājot par senākajiem. Un tas nozīmē, ka ja man neko citu nevajag, es tikai pats, tad es tā kā domāju, ka labi, tad es visu zinu, visu saprotu, man viss ir skaidrs, man neko nevajag. Var saprast, ka kādreiz tāda sajūta rodās no tā, ka mēs esam mums ir negatīva pieredze ar baznīcu. Ka kāds mūsu pieredzē ir sāpīgi to pret mums izmantojis. Bet tomēr baznīcai ir ļoti liela vērtība tajā, ka pirmkārt baznīca nav radusies tā kā makšķernieku pulciņš, kur sanāksim kopā visiem, kam interesē šitā lieta. Kristus pats to ir iestādījis. Viņš ir te, tā ir viņa dibināta baznīca. Tas nozīmē, ka viņš to ir iesācis, un mēs tam tikai pievienojamies. Un Bībele saka, ka baznīca ir Kristus miesa. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka ja es gribu piederēt Dievam, gribu piederēt Kristum, gribu baudīt viņa klātbūtni, tad jau būtu tā kā loģiski, ka es esmu tur. Būt baznīcā var būt kādreiz sāpīgi, bet tas ir pa īstam. Un baznīca ir vajadzīga, tāpēc, ka baznīca ir tā vieta, kur es varu dalīties arī ar kādu
visdziļākajās lietās. Ārpus baznīcas mēs nesastapsim šādu iespēju. Ne katreiz mēs viņu baznīcā sastopam, bet ārpus baznīcas mēs viņu nesastapsim. Tur, kur notiek manas attiecības ar Dievu, ka es kādam citam to var atvērt un padalīties. Ja tas nav iespējams, ja man nav šādas iespējas, tad es esmu nolemts ļoti dziļai vientulībai. Un Dievs nav gribējis, ka cilvēks tik dziļi vientuļš dzīvo. Viņš ir devis mums citam citu. Tuvojoties Dievam, mēs vienmēr arī tuvojamies citam. Un tā jau ir baznīca. Runājot vēl par baznīcu, cilvēki, tas, ko es arī dzirdu apkārt, un man arī draugi ir teikuši, bieži vien ir tāds viedoklis, ka baznīca tas ir biznes. Es tādai institūcijai neuzticos. Bija laiki, kad baznīca vispār karoja. Un kā tad pietuvoties? Ko darīt ar šo tēmu? Kā uzticēties? Kā uzticēties baznīcai? Jā. Es domāju, ka tur nav jāmetās uzreiz ar galvu ūdenī. Var vienkārši atnākt un paskatīties. Jo šodienas baznīca jau ir diezgan tāda vienkārši. Un tādas milzīgas privilēģijas nekādas no tā, ka tu esi baznīcā, tu nesaņem. Es domāju, tādas laicīgas, kur tev kāds... Līdz ar to tie cilvēki, kurus baznīcā tu satiksi, būs tādi paši cilvēki, kuri meklē Dievu. Un es domāju, vienkārši solīt pa solim. Atnākt, paskatīties, ieraudzīt. Tad, ja ir šaubas par to, ko mācītājs māca, vai man neiestāstīs tur kaut ko, tad neglābjam tomēr jālasa Bībele. Un tad var redzēt, vai tas, ko mācītājs māca, ko mācītājs stāsta, vai tas ar Bībeli sakrīt vai nesakrīt. Jo mācītājam pašam par sevi nekādas autoritātes īsti nav. Mācītāja autoritāte izriet no svētiem rakstiem. Mācītājs tik lielā mērā ir labs mācītājs, cik viņš Dieva vārdu nodod tādu, kāds viņš ir. Paturot vērā visu kontekstu, paturot vērā tā laika vēsturiskos apstākļus, šī laika vēsturiskos apstākļus un nodot viņu tādu, kāds viņš ir. Runājot par Luterāņu baznīcu Latvijā, jautājums ir par, es esmu dzirdējis, ka ir 2 vai pat 3 luterāņi, Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, tad ir baznīca ārpasaules. Kā tas ir noticis vai varbūt mazliet? Pēc reformācijas izveidojās viena luterāņu baznīca, kas ir 16. gadsimts. Un 20. gadsimta sākumā izveidojās latviešu luterāņu baznīca. Tad bija Latvijas luterāņu baznīca, kurā bija gan vācu sadaļa, gan latviešu sadaļa. Un tad pēc Otrā pasaules kara, tad, kad liela daļa no mūsu tautas devās trimdā, tad arī tur devās, protams, arī mācītāji, un tādā veidā izveidojās tā atzars no luterāņu baznīcas, kurš šobrīd saucās Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca pasaulē. Savukārt tā tas trešais atzars, man liekas, es baidos precīzi pateikt, bet man liekas Augsburgas ticības apliecības luterāņu baznīca, kas nav ļoti liela, bet dažas draudzes ir. Tā izveidojās atšķeļoties no Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas šeit Latvijā 90.
to, ja nemaldos, 90. gadu beigās, kur viņi ieraudzīja, ka mūsu baznīca nav pietiekoši konservatīva un varbūt nav uz tieši tādiem pamatiem, kā viņiem gribētos. Un tad bija kādi mācītāji, kuri ar saviem draudzes locekļiem tā kā atšķēlās no mūsu baznīcas. Un tā mums tagad ir trīs luterāņu versijas. Un tur vienā no tām baznīcām tagad bija arhibīskapa vēlēšanas un Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā tagad būs arhibīskapa vēlēšanas un arhibīskaps Jānis Vanaks, kā to pareizi nosaukt, iet emeritūrā. Tas nozīmē tā kā pensijā. Jā, varētu teikt, ka iet tā kā pensijā, viņš noslēdz savu aktīvo kalpošanu un tādēļ ir uzsākts diezgan tāds ilgstošs process, kurš noslēgsies tagad šajā nedēļas nogalē, kur būs arhibīskapa vēlēšanas. No 2 kandidātiem tiks izvēlēts viens, kurš kļūs par arhibīskapu. Šis raidījums iznāks iespējams visdrīzāk pēc, kad mēs jau zināsim rezultātus, bet tas mans būtiskais jautājums ir par to, ka ko tad īsti, vai tas ietekmē baznīcu, kad nomainās arhibīskaps, un ko tas varētu ietekmēt, kā tas varētu ietekmēt mūsu baznīcu? Tas ir divējādi. Ietekmē baznīcu tas, ka nomainās arhibīskaps, bet arhibīskapa izvēle ir jau kaut kāda procesa rezultāts. Citiem vārdiem sakot, tā kā baznīca ir izveidojusies, tādu arhibīskapu ievēlēs. Jo tur, kur baznīca, mēs šodien esam te, kur mēs esam, un mēs varam ievēlēt no šī punkta tādi, kādi mēs esam. Un tāpēc mēs domājam tā, mums svarīgi ir vienas lietas, otras lietas, un tāpēc mēs ievēlam šo cilvēku. Savukārt tā izvēle, viņi, protams, ietekmē, jo tas ir amats uz mūžu, proti līdz pensionēšanās laikam viņš netiek pārvēlēts, un viņš ir baznīcas augstākais vadītājs, kurš, protams, nevada baznīcu vienpersoniski, jo ir vesela virkne institūcija, kas tur ir virsvalde, ir kapituls un ir diecēžu kapituli un vēl arī citas institūcijas, kuras ir koleģiālas, bet tomēr arhibīskapam ir liels svars pie tā, kā nospraust virzienu, kurā doties, un arī paturēt rokas pulsu, ka tiešām tas tā notiek. Tagad virzīsimies uz noslēgumu šajā intervijā, un man ir 5 jautājumi. Viņi ir tādi blici jautājumi, uz kuriem tu vari varbūt padziļinātāk, ja es pārjautāšu. Ar šiem jautājumiem es vēlos noslēgt katru interviju, un viņus paņēmu no viena krievu žurnālista Poznera. Ko tu visaugstāk vērtē cilvēkā? Godīgumu. Tajā nozīmē, ka atklātību, ne obligāti to, kad cilvēks tāds, kurš pārmet citiem viņa vainas vai redz tikai slikto sevi, bet iespējas godīgi, tādu autentisku dzīvi. Ja tu varētu satikt jebkuru vēsturisku personu un aiziet padzert tēju vai alu, kāda persona tā būtu? Daudz no kā izvēlēties. Protams, ka pirmā persona, kas nāk prātā, ir Jēzus, jo lielāka personība par viņu nav. Es domāju, pasēdēt ar Jēzu, padzert kafiju būtu labi. Tad ir vēl visādi citi cilvēki. Meinārds, piemēram, būtu interesanti. Vai kaut kas tuvāk, kā mans vecais tēvs. Tas būtu interesanti. Kas tev tik tiešām padara laimīgu?
Dieva klātbūtne. Grāmata vai filma, kas izmainīja tavu uztveri? Izklausīsies šausmīgi pareizi Bībeli. Un pēdējais, ja tu satiktu sevi pirms 30 gadiem, ko tu sev pateiktu? Pirms 30 gadiem. Pirms 30 gadiem. Es droši vien novēlētu sev vairāk mīlēt cilvēkus. Liels paldies! Ar mums bija Elijas Godiņš, raidījumā Klātbūtne. Paldies par tavu klātbūtni! Paldies! Konkurss no mūsu atbalstītājiem Evelatus. Tātad, kas tev ir jādara, lai iegūtu šo tumbiņu? Ieraksti komentārā, kā tev patika šis raidījums, bet pats galvenais, nākamajam viesim uzdod jautājumu par garīgumu, kas tevi interesē. Visinteresantāko, visdziļāko un atjautīgāko jautājumu vai radošāko mēs apbalvosim ar šo tumbiņu. Šis bija raidījums Klātbūtne. Sarunas par garīgām tēmām un garīgumu. Ja tu vēlies, tu mūs vari atbalstīt piesakojot, spiežot laiku un komentējot. Kā arī ziedojot mums, un viss sīkāka informācija ir aprakstā. Paldies tev un tiekamies Klātbūtnē!